Jā. Au! Puika izstājās klubā, līdz 21 dzīvos, nepieskatīs beibe, nebūs mīlestība, gatavība pārvarēt un sadzīvot ar piedzīvot, un nebūs starpība. Brālība viena tā ir, noslēgta pats, brāls no brāls Varētu būt, jā. Vakar tomēr drusītī mēs arī Pauli, cik palietojām. var buhāt? Puika iestājās klubā. Līdz 21 dzīvos. Nepieskatīs beiba, nebūs mīlestība, gatavībā pārvarēt un sadzīvot ar pārējo bļaizmirst. Brīnums, mums tas gabals dzīvoja vienkārši kompī cietajos diskos, cik kaut pusotru gadu, man liekas, ne? Vienkārši, un arī var šobrīd būt tā, kad ir kaut kādi vairāk gabali, kur ķipā tikpat aiziet labi, tur par āģi un visu. Man liekas, mēs slēgti izojam cilvēks un kacinam, ja? Bet īstumā, zinu, man Maldeguns asociējās bišķi ar tādu tā kā jaunu ēru, ķipā, jo es uzsāku kaut kādu demo viņam rakstīt tā kā savam pantam, kamēr es biju vecajā dzīvoklī, un tad tieši es pārvācos ķipā, uz to jauno, un tad es pabeidzu nofinishēju, ķipā, ierakstīt. Tas bija pirmais gabals, arī, kur es ierakstīju, tad, kad es pārvācos uz jauno dzīvokli. Un man bija tāds ziņošs, kad jauna ēra sākusies. Tad neliekas, ka Liepājā tā kā ir dzīvojot vieglāk taisīt muzonu, pēc cik tās notiņas visur salikts ir uz ielām. Man liekas, ir, vai nav kaut kāda tā radošā dvēsele tāda muzonam? Kaut kāds jau ir bišķi, man liekas, pieskāriens, es teiksim, gāju 2 gadus sintezatoros, un to man bija jāuzstājās koncertā, un man bija bail, un tāpēc savu roku speciāli sadauzīju pret gultas malu, ķipā, un raudāju, mammai teica, ka es nevaru spēlēt klavierus, un tad es tāds, yes, ar asarām acīs. Bet tu redzi, teiksim, uz katra ikdienas soļa, vai tu saskati kaut kādas patērnas, ķipā, kuru varētu tā kā rast motivāciju, tur muzonu taisīt. Vai tu redzi, teiksim, tu izdzirdi, tur nezinu, kā nopīkst kasē, tur kaut kas, ķipā, kad dalu nopērts, pieņemsim. Tu uzreiz tāds, šis labs sampliņš vai kaut kas tāds, jo man tā ir ik pa laikam, ķipa, tā kā, saprot? Zini kā, man liekas, īstenībā tas prikols tā kā rodās ar īstajiem cilvēkiem, ķipa pareizajiem, ja tā kā močī. Un es zinu, ka jau no Dānijas laikiem, kad mēs sākām, mums vienmēr, man liekas, tas tā kā ritīgi klikojās, kad vienkārši kaut kur ķipa dzirdam, ka kaut kas vienāli, kaut kāds brauc, kaut kāds smagais, un viņam kaut kas tur čīkst, kaut kādā ritmā, Tad mēs abi uzreiz tādu pastamies. Tas kaut ko sāk kaut kādu vīdi. Viens kaut ko freestylot, vienkārši var aiziet. Uzreiz nāk, ko aiziet. Jā, un man liekas, pēc tādiem momentiem ritīgiem, man liekas, arī uzreiz bija tāds, kaut kas jātais, ir kaut kas jātais. Un sorry, es atceros vēl vienu reizi, kad mums patikās ekskursijā iet uz mūzikas instrumentu veikalu, jo tur bija Abletoniņš, mēs tur čekojām, mums nebija krūtis stumbiņas un kas mēs tur bītu uztaisījām, tā bija pirmā pēdējā reize, kad uz leģitīmu Abletonu uztaisījām kaut ko. Tas man liekas, kaut bezmaksas versija bija, bet jā, fuck it, leģitais Abletons. Brabats bijis bija galīgi labs, viņš arī uz stock pluginiem visam. Jā, mēs viņu literally uztaisījām, tur kaut kādās, man liekas, 3 minūtēs, man liekas, viņš samet kopā. Es kaut kāds drāmas, man liekas, samet, kaut kāds ciņķiks piemauts klāt. Un arī tas vidēks, ka tu vienkārši tāds notupies, tāds šādā vienkārši kalvasī līdzi. Nē, bet, dirst īstenībā, tajā pislājā, te būtu pizdāna. Bet tev tā Norvēģijā tāda normāla aiza. Redz, Alman, tas mērķis ir vienmēr būt kaut kur tik tur tālu, tikt sasniegt tos lielos mērķus. Bet mums tā laivu vai kaut kā dabūt kaut kur? Viņi vienīgi sūdīgi uz šito pusi nāk, ne? Kas ar koncertiem darās? Un vai tu uzskati, ka tu esi tur pelnījis būties koncertos? Es domāju, ka mēs jau sen bijām pelnījuši tikai tais koncertos būt. Jo, man liekas, ļoti bieži jau mums jautāja visu laiku cilvēku. Kad varēs dzīvojā kaut kur redzēt un visu. Sākot ar pagājušo gadu īstenībā, pateicoties, kad tu esi nolēmis mainīt savu ģeolokāciju. Man liekas, tas viss tagad ir diezgan iespējams. Bet tajā sākumā tu jau vispār biji ritīgi pārmīzies un negribēji vispār teikt, ka nekad uz stage nekāds. Jā, man bija tā sajūta, kad kādu gribot. No uztraukuma IBS laikam tagad mūsdienās saucās. Kas tas tāds? Kaut kāds tur tā lieta, tāda nepatīkams, man liekas, ir. Bet tu uzkāp uz tās skatuvas un pilnīgi tā kā viss 180 grādiem. Pilnīgi.
Es jau teicu, kas sūdīgākais notiks, kas jau nenotiks. Apdīrs tās skatu. Nē, man liekas, ka tu uzkāp un viss uzreiz tā kā super safe paliek, ne? Kur tu, Lauvi, redzi tā kā mūsu vietā Latvijas hip-hop scēnā, vai mēs esam, teiksim, mediocre, vai mēs esam undergrounds, vai kaut kādā top-tier listā? Kur tu redzi sevi tā kā objektīvi vērtējot? Man liekas, mēs to kvalitāti jau tādu diezgan augstu esam to latiņu uzcēluši jau. Ja sākumā jau tas viss tāds normāls prikols sākās. Tā, kad atceries, vienkārši vajadzēja bez mazai mums uztaisīt ķipa disciņu ar bītiem. Ka mums bija tas ķipa Pepe the Frog, tas mīms ar tiem diskiem. Un tāds doja uztaisam mixtape. Un un tad reāli tajā laikā jau tas vispār tāds pilnīgi for funsies bija, un nekas jau tāds nopietns, vienkārši kaut ko taisam, un tā kā pilnīgi pofīgi bija. Bet jau reāli ir tā, ka to gabalu rakstos, ir jau bišķi tomēr tāda atbildības sajūta īstenībā, jā, kad reāli, kad ir bišķi jādomā tomēr, ko saka tais gabalos un kā tas viss tur kopā sastājās, jo, pastāv tagad jau iespēja, ka tas arī kādā dienā par āģu var skanēt, un tad ir tā, Jā. Ir tā, ka, man liekas, šis ir tāds, kaut kāds tāds otrais upcomings, mums. Es tā gribētu ļoti ticēt, jo, pirmais tas upcomings, man liekas, bija kaut kāds, kad Lido Beha, pieņemsim, izcitās, un kad tagad bišķiņu uzlikt mūs uz mapes. Un šitais otrais, kad tu esi atvācies uz Latviju beidzot, un kad reāli mēs esam sākuši kāpt uz kodiem steičiņiem. Tad sāk viss kaut kas notikties labs, jā, tur koncerts, kaut kādu piedāvājumu, tur kolab un tā. Man patīk reizēm, man liekas, ka es ar savu balsu varu nospēlēt kaut kādas tādas labas prikolas un kaut ko vienkārši ierakstīt, kas ir arī diezgan catchy, un kas cilvēkiem pielīp, jo, diezgan bieži esmu dzirdējis arī tagad braucām šurp un cilvēki izteicās fonā par to, ka esmu parasts džeks, kuram panelī deg engine checks, jā. Un tāds ļoti vienkārši, jo es sākumā mēģināju ritīgi kompleksus, tur kaut kādas schēmas, taisīt rīmēm un visu, bet es pēdējā laikā tieši cenšos pateikt reāli kaut ko vienkārši tādu, reāli vienkārši, ko vienkārši visu var saprast un kas viegli pielīt. Man principā tas strongholds ir tas, kas beats man kaut kāds tur uztaisīt, bet man spēcīgs arguments ir tas, kas tā šalmāk iemačīt, jo es esmu šalma. Un es redzēju, kā braucas spermas būs, bala, sukas, bala. Skaisti. Tu gribētu, lai daudz cilvēku nāk uz koncertiem, mūsējiem, un priecājās, kad actually izbauda. Zini kā, man liekas, tev arī kaut bazars iet par to masu, vai vienkārši ir tas cilvēku daudzums, vai ir cilvēki, kas ritīgi tiešām tur lēkā līdzi, vienkārši kliedz lirikas līdzi un viss. Es laikam pat tad izvēlētos tādu variantu, kad ir 50 cilvēki, kur ritīgi vienkārši fano līdzi, zina tur lirikas bez mazvai un ritīgi var just to enerģiju. Nevis, kad ir 1000 cilvēki, kuri vienkārši stāv un skatās uz tevi, kas tie tādi pa mērkaķiem tādi nākuši. Zini kā, man liekas, ka ir jau ļoti svētīgi iziet cauri tam hasliņam bišķiņ, kad tu sāc tur sākumā pensionāriem uzstājies, tur maziem bērniem. Kādu dienu, man liekas, ka varētu būt varbūt tas lielākais mērķis, ko mēs Latvijā varētu sasniegt, arēna varbūt tās, kad mēs varam priet iekšā, un tad mēs tur disciņu tādu varam notirgot letīti, mums atvēl vietiņu, kad starp hokeja mačiem, kad džeki nāk uzstām ko talus, ka mēs vienkārši tur varam disciņus savus tirgot. Man liekas, kad arēna ir tas mūsu. Man reizēm ir pienākuši tik bieži tādi momenti, kad ir vienkārši atklausīts visas muzonas Spotifyā. Kaut kāds reāli, ko es klausītos. Un man vienkārši ritīgi besīja, jau vienkārši viss tie gabala ārā. Man liekas, nav nekas neviens jaunu nedod. Es iekodā Spotify, tur ir new releases. Un tur ir vienkārši, visi tie gabali, ko štatinieki tur vienādi vienkārši liekas. Un tad es tāds atceros, mums taču tur pāris unreleased kaut kādi trakšķietiem ir. Un tad es uzlieku. Un tāds, kad beidzot kaut kas tāds fresh akal. Tas tā forši īstenībā, tas tāds ļoti tāda pašpietiekamība, ķipa pats uztais muzonu, pats iet klausās un priecājās. Pret kuru gribētu vislabāk bīfot, teiksim, tā būtu distraks, jāteiks pret kaut kādu čoku. Es pret sevi gribētu batlot. Es pats sev esmu saimnieks un kalps, Saprotis? Deep. Vēl arī varbūt Jāzīt, jo viņš toreiz, man liekas, tad bišķiņ grēkus sastrādāja kaut ko. Jā, Jāzītam jau arī repa karjeru tomēr iet vaļā. Bet viņš tā laikam nav neko izdevusi pēdējā laikā, ne?
Nu nav, bet mēs īstenībā drīz izdosim vienu dziesmiņu. Cerams, ja mums pietiks naudiņu Kodak tām vienreiz lietojamām kamerām. Bet tad mēs varētu uzlikt vienu dziesmu. Viņai tur ir tā, ka tur tā, nu tā, ķipa tā pukčik, 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 pukčik un ķipa elčiki, čiki un ķipa kaut kā tā, saprot? Yeah. Moši mēs līdz varam padziedāt. Un man liekas, tas moments ir tas, ka jā, viņš ir vasaras treks, bet, ja tu gribi uztaisīt viņu priekš vasaras, tas nozīmē, ka vai tev iepriekšējā vasarā jāuzfilmē, vai ziemā jātaisa, un tad jāmēģina sniegt attīrīt tajā vietā, kur gribi uzfilmēt. Nu, teiksim, Udmalē kaut kādā. Tā jau varētu uz green screen, bet mums jau nesen bija Maldeguns uz green screen, bez mazai pilnībā uzfilmēts. Uz blue screen jāpamēģina šoreiz. Varbūt ir starpība kaut kāda. Parād savu bici, ja tu lietos finto, lai sērīgus tad dabūsi pa biksi. Tad darīšana būs ar manu blici. Sāpīgi būs liekam ļoti maz pis, ko man saka citi. Ja tu netic mīlestībai, tad tu vari sugat citi. Nu šis, man liekas, ir tāds diezgan labs, ko varētu jau dot ārā, ne? Par tevis dēļ es aizdomšu pat koģi prom no krasta. Ilgu saulu tuvāk, lai tā vasara ir karsta. Zīmes miegu šogad ņemšu balvuķi paganā. Bīt līdz, mīļš līdz, izsāšos savādāks. El čiki, čiki, visi grib to, jā. El čiki, čiki, mums ir atslēgā. El čiki, čiki, visi grib to, jā. El čiki, čiki, mums ir atslēgā. Tu vispār zini to prikolu? Tu zini to prikolu? Kāpēc es šitajā gabalā ķipā pateicu to ar lupu tēmē precīzāk tik uz vienu punktu? Tāpēc, ka za lupa, bļē. Nē, karoči, es īstenībā, tad, kad es rakstīju lirikas šitam gabalam, es kaut kādu dienu apakaļ biju noskatījies vienu tādu video, kur čoks stāstīja, kā ķipā sasniegt miljonāru status, ķipā tur 6 gadu laikā. Viņš ķipā teica, ja tu kaut ko izdomā darīt, tas tev ir jādara tā kā nenormāli ar pilnīgi visu, tā kā sirdi, dvēseli un adevi. Un tā kā tev ir jāfokusējās uz to vienu punktu. Un viņš tagad bija tāda salīdzinājuma, ķipa izvilcis sārā, kad tas ir tas pats, kas ja tu nonāc uz Vientuļas salas, un tev ir, pieņemsim, līdz lupa, bet tu gribi aizkurināt ugunskura. Un, ja tu viņu tā kā mačīs uz riņķi uz visām pusēm, tu nekad neaizdedzinās ugunskura. Bet, ja tu viņu tā kā koncentrēt turēs uz vienu pusi, tā kā uz vienu punktu, tad tur tā kā aizdegsies. Un tas būs tas success. Nu, principā jau arī jāstāsta vienmēr, kas notiek apkārt, vai ne, teiksim, jāmeklē kaut kādas inspirācijas, teiksim, tu ieraugi tur kalpaks, tas žoks, man liekas, būs, ne? Un tu ieraugi to, un ķipa tu gribi tā kā uzreiz labāk dzīvot, varbūt, vai labāks rings skēmojās, ķipa, nezinu, tur vārni kaut kāds staigā pa parku, viņi tur, brē, kaķis apēd un kaut ko tādu problēmas sākās visāds. Jātur acis vaļā visu laiku, tā ten, ķipa, tāds milzīgs, lai, ķipa, tu redzi visu, kas notiek, un tu vari to izmantot inspirāciju. Stabili. Kas būtu nākošais? Kas tev, pieņemsim, Tom, liekas, ja tev būtu, tu varētu izvēlēties jebkādu stage, jebkādu lokāciju, jebkur pasaulē? Ķipa, kur tu gribētu uzstāties? Kas būtu tāds endgames? Ķipa? Es gribētu Shakiras backyardā uzstāties, kur ir tā kā tas tā kā no baseins tur visu un private parties, tā kā tur Dreiks varētu būt Jāzeps, man liekas arī, bet saprot visi īstie cilvēki. Tas būtu cik prikulīgi vienkārši. Es aizlidošu štatiem un vienkārši kodam Dreikam, ķipa private party. Šito visu sākam, un pēc tam, skaties, tiec vienā tādā balīte iekšā, grozies kā gribi. Buzē bisna. Kā ir Tom vispār, tā kā aļāki palīdz taisīt gabals vai nepalīdz? Vispār nepalīdz, bet grūti jau, tad tur ir kaut ko sarakstīt, ne? Nu, tā, kad tas iedzert, es nevaru vairs neko izmačīt. Nu, tā ir, jā. Tā, ka man ir viegli, tad es neiedzeru. Es īstenībā sanāk pretēji tagad no wall track. Tā, ka man ir viegli, tad es nedzeru. Tā, ka man viegli, tad es iedzeru. Tā, ka ir grūta pizdābrē. Tad es iedzeru vēl. Pasāc. Šit un tā alva arī vajag pieģenoties, brē. Jā, man vajag stabili. Bet, teiksim, tā močī cauri arī visu, teiksim, karost it kā tāda pelēka it kā vieta, bet atkal, kaut kāda emocija iedod, un ne, tāds, tipā. Ļoti atbilstoši tādam muzonam, man liekas, ko mēs taisam, ne? Jā, brē. Tagad brauksim pāri šim tiltam, kurš ir ļoti inspiratīvs, bet man liekas, vienreiz viņš sabruk, ne? Jā, vienreiz viņš sabruk. Cerams, ka ne šoreiz.
Bļā, es katru reizi, kad viņi brauc pāri, domāju, bļā, jebalna. Uz stulbīšu tagad sāk griezties. Principā būtu jābrauc apkārt. Man liekas, vispār tajos laikos, kad bija kaut kāds zirgi, bļā, ķipā karietis, kā viņi tur močīs apkārt. Kaut gan zirgi jau māk peldēt, tik kā cik es zinu. Jā? Var jau būt. Ko tu dari parasti tajās situācijās, kad tu saraksti tekstu, viņš ir nice, tu viņu iemauc, bet viņš kaut kā kopā ar to bītu, ar kaut kādām skaņām, ar kaut ko sajiet tā, ka izklausās kaut kas pilnīgi stulbs. Šitā brīdī tad es klausos šo dziesmu, man liekas, 32. augusts. Te var arī dzirdēt, ja jūs atceraties iepriekš, tur kaut kāds fujeks, viens tāds brillēm, kaut ko skvatoja, ķipa krutais džeks kaut kāds. Un viņš ir šajā dziesmā arī īstenībā. Mēs uzaicinājām viņu. Vārdu, jo mēs nesaprotam, ko viņš saka. Tur mēs mācām pie tevis teikt? Brauc šādā. Dai. Jā, es stopīju pēc salvīgu čeku. Dai. Kad kvasiņāra. Kad es skaties līdz kraties, ne? Bet man dzīvoklis nav nekāds krūtais. Var pačurāt, pakakāt, pasēdēt. Nekas super ekstra. Lūdzu, atvainojos par to. Strīmojiet muzeum, lūdzu. Sveiks. Reiku, blē. Nopēc kaut kā. Jā, tā ir labas lietas katru dienu. The decision was made here. Vai tu paēd, vai tu pazrau. Tev viss skaidrs. Teiksim, vakars Klondaikā bija, ķipā, tur viens džeks pie mani pienāca, ķipā. Un viņš tāds, ķipā. Un viņš gribēja sadarboties, viņš mani atpazina, ķipā. Viņš mani atpazina, un viņš gribēja kolabu taisīt, un es viņam tāds, let's go, ķipā. Uzrakstīja IG, atsūtīja, ķipoja tev kaut kādu demkas, kaut kāds vai kaut kas. Viņš teica tā, ka man nekas vēl nav, ķipa, uzrakstīts, neko neesmu, bet es zinu, kā jādara visu. Un kā tu domā, kāds tavs kā sajūtas par šo? Vai ir jāuzticās tam cilvēkam, ka viņš apsola, ka viņš labi močīs, vai tomēr vajadzētu kaut kā tā kā beisu un ķipā vispār tā kā overall, ko domā par jaunajiem čulkiem? Tā, jā. Nezinu, par šitādu gadījumu, kad vienkārši pienāk, ka man nekādas demkas, nekas nav, bet ķipa, es visu zinu. Nezinu, galvenais neņemt, man liekas tā, kad uzreiz laivā līdzi, kad tas pirmais, kad tā kā notestē viņu, ko viņš actually var izdarīt, ir tā, kad jau ķipā laivā. Bet, es nezinu, man liekas, kad vienkārši pasauc, ierakstīt kaut kādu gabalu kaut ko, tad jau var pasties, ja trash, tikai pasaka, jā, ļoti labi, paldies, mēs sazināsimies, un tad vienkārši izdēsties no visiem sociātīkliem. Bet mēs kādreiz bijām tādā pašā lomā, ne? Jā. Mēs jau, tu toreiz arī rakstīji, mēs uz vasarnieku īstenībā, man liekas, daudz nezinu šo, bet mēs uz vasarnieku, tā kā tu prasīji Ansim, vai viņš negrib tā kā savu pāntu. Jā, un īstenībā viņš teica, kad viņam, viņš bija busy, tā kā laikam. Viņš lielu, tā kā mums, man liekas, uzmet vienkārši pieklājīgi, bet tā, kas tur vēl bija, man liekas. Kas vēl mēs teicu? Ātrāk uzlīdz no dzīvesmu, bļa. Alvi! Viņš tik excited. Ātrāk! Dai. Šito īstenībā varētu pieveikt. Labi, okei, man liekas. Bet ātrāk! Vajag neskatāt, tu galvu sekretārs šeikojās. Pirmie miķi. Labi. Bļā, to viņi tik neizjāta. Jā. Mani pilnīgi tā kā vecs tāda jau. Graubaži vec. Izgraubstīta galīgi jau. Bišķi tā šķīpa, tad smiķis stāv. Jā, tāpēc viņam salauzts, tas tur holders ir. O, kurvi, pierdole! Es jau nav neitrāls, jā. Es jau nav neitrāls. Vai te kaut kas nav rītīgi, tam liekas bīts rakstās. Es tik labi nomučīju, bļā. Jā, es tas kaut kādu nepareizu inputu uzlicis. Bet bija ok, ne? Man liekas, let's go, zelta mikrofons, man liekas. Bet tā. Lopkopas, jā. Man zaiz balablaši tiem produceriem fejkajiem, bļā. Tu, bļā, šāli neviens nerespektē vairāk, bļā. Kad es šaušu tev, bļā, to līt, bļā. Tu, bļā, nezini, kur, bļā. Aizēj kaut ko pamačīt. Es tev, bļā, spārums busā ielikšu, bļā.
Man liekas, šausmīgi krūti ir tas, kad mēs jau tā kā from the get-go mums jau dziesma bija par heiteriem. Pirms mums actually bija heiteri. Mēs jau vienkārši, dzīvojam, man liekas, 20 dienas uz priekšu. Nē, tas toreiz bija, bet man liekas, mums arī nebija tāds štuks toreiz, ka mēs viņu rakstījām, kad uztaisam vienkārši tagad, kur mēs atbildam uz heiteriem, un vienkārši pašā pirmajā mixtape'ā. Jā, lai viņi nav to rakstīt. Jā. Bet man liekas, zin kā, mums jau tā kā, es nemaz neesmu tā baigi pamanījis, ka mums baigi daudz tā kā heitot. Tos komentāros un viss. Man liekas, lielākais bija tā, ka mēs Lido Behu izdevām, un tad, kad vienkārši Delfos viņi ielika to rakstu, tad tur tie komentāri bija vienkārši, oh, Jesus, fuck. Bet tā vienkārši kodā YouTube, nezinu, mūsu gabaliem un viss, kaut kā... Man viens īstumā, haters tā kā, uz mašīnas uzzīmē, ķipa ar kaku uzzīmē, tā kā, Chamber of Secrets is open, tā kā. Kas un tas ir Harry Potterā, tā bija arī, man liekas, Bet es nezinu, kā to message uzsver, tā kā, man liekas, ka tas bija reasonably ok, tā kā, ķipa, noslēpuma kambars ir vaļā, Viņš kaut ko zina, varbūt. Nē, zinu, kā tas prikals, man liekas, tad hidden message bija tā, ka, ķipa, ka noslēpuma kambars nozīmē, ka viņš zina visu insight par mums, tā kā informāciju, man liekas, ka tur jāsaka, pie Lensri, jo viņš jau tos, tīšņiks no Gulbens dabūja kaut kāds, man liekas, mašu uzlauzu, tagad visi zina tur dēmkas un vispār. Tā kā pārējā ķipā. Tad viņi izvēlējās veco labo sociālo inženieriju ar kaku uz mašīnas uzrakstīt. Un vienkārši The Chamber of Secrets is open, apakšā bija rakstīts. Un vēl ar tādu secret, tādu message, nevis tā uzreiz konkrēti pa galdu dabūs, bet vienkārši Chambers. Jā, diezgan labs. Mēs vēc kolabu pasaukt, taču. Kā viņi sauc? Viņam nāk nogriezt ir vismaz? Es nezinu. Ko? Tagad gan būs. Celiņš ar Tosolu krāsām. Bo? Tā jau viss tā kā gatavs. Uzbūs to, Tosolu. Jā. Vai tagad jāskaita, ja? Aha, labi. Tā, ko tu sūkāsi šodien, Jā, aiziet. Es jau dabā neitrāls. Uz kurien te mēs teigā? Jā. Dzīvojam mēs teikā, netiks cauri sveikā, ka šāle ciemā nāk sukā pimpi, Pačkojam. Davai, sākums tik labi. Tu sūkāsi. Ko tu sūkāsi šodien? Jā. Gājas ir tas pauze. Es jau dabā neitrāls. Uz kurien te mēs teikā, jā. Tā mašīna kaut formulē. Here it's all the coldest story ever told. Somewhere far along this road, he lost his soul to a woman so heartless. Tā, es tulītās uzmanību. Tu skonģī vests, Kanģī vests, Nē, godīgi nav sūdīgi, Nē, bet tur laikam kopā ar... Man liekas, ka ļoti labi, paldies tev. Es ceru, ka mums būs auglīga sadarbība arī nākotnē. Jā. Tik tālu viss ir diezgan ok, man liekas. Ir bijuši savu momentu, ka bišķiņi tur varbūt tās bišķiņi kaut kādas frikcija, kaut kāda emocionāla vai... Man liekas, kāvušies mēs neesam baigi ne par ko. To vienu reizi tikai tur pie tā krusteliem. Čīst un Ričs brauc garām. Ričs brauc garām, viņš tāds, ko jūs tur nāku? Es tur esmu kepu, man liekas, pakās vien. Politikas. Jā, bet kas pazūd, tas reiz atgriežas. Reizēm jau vajag, man liekas, tā profilaktis bišķi parubīties. Es īstenībā nebiju arī sen kāvies, man liekas, at that point. Tāpēc, man liekas, mēs arī uzsākam, mēs vienkārši prastā gājam. Kad pēdējais pizdies? Neatceros, man liekas, ko 12. klasē. Tāds, tas jau 10 gadu apkārt vairāk. Ķipa, lai ir tāds atķiksēts un nākamo reizi, kad klausies tur džekiem, tad tāds rezumē jau, kad recent fight, Jā, CV var ierakstīt. Māk sastāvēt Rubik Kubik un vienreiz kāvas ar to. Būtībā es esmu, laikam, vienīgais artists, kas rubies ar tevi. Es esmu vienīgais beatmakers, kurš ir fightojis artistu. Vo? Jo, Tas varētu būt zeltainajā presē tāds liels uzraksts.
Es esmu vienīgais mūsu Jelgavnieks, kurš kāvies ar aizputnīti. Tur vispār varētu kaut kādu starp reģionu bīfu uzsākt ritīgo. Tur man liekas, ka visi tā kā kopā salaižās ar to Šakīras pārtī, tā kā, kad vienkārši visi talanti apvienojas, teiksim, mēs tur esam ISX, tipā, Jāzeps, tipā, Dreiks un Šakīra, Brauc kaut brauc uz tīrību ar vēl iepriekšējās malu guns vienmēr parādīs ceļu. Brīdī, kad visi šķīs kāds dejus to aizliegto deju fakts. Man tā birzīša tirīšana ir tas prikals, kad Jelgavā kādreiz bija tāda ķipā trakā nakts, tāda balva, tā kā festiņš pie Ledus halas. Tur īsumā, man liekas, pat pirmajos gados bija prātu ātri uzstādīt. Tā kā, tur viss safe. Roči, un tur tāda birza, tā kā blakām ir, nezinu, kaut kādiem tur genocīdu upuriem vai kaut ko, bet tur vienkārši viss buhāt iet par tādu, tie soliņi bija. Un jā, tur tā štīrīšanās par tām birzīm, tā, kā saka, bērnības atmiņa. Let's go! Šis ir ģimā. Man ir tik daudz sīra, ka es nezinu, kur ir Dievs. Real trap shit. Trapaholics mixtapes. Kā tur vēl bija, man liekas? Instant hood classic, bro. Certified hood classic. Real trap shit. Kas tas pa otro kaut kā? Tas ir crash. Viņš flopā iet. Labi uzmetam kaut kādu vienkārši basic tā, kur metri, cik būs 180 beats per minūti? Nē, 240 lietu. Mošur bounces, ir uzlikt kaut kur, Tā kā tu biji, man liekas, jānospiež. Tā, bišķi bounces, lai... All I did was noklikšķināt jūriem. Manē. Šitā mēs, ne? Tipu tā kā. Jā, ka viņš tāds tā kā lēc tipa līdzi, jā. 808, motherfucker. Bet uz pirmo arī tā kā vajag, lai viņš tā kā iepis uzreiz, Jā. On the one, tipu tā saka. Es īsti tev. Labi. Vai? Kur tev saglabāja? Ableton Project, un tur mušpapīrs. Uzbraukaļai pats, man liekas. Real trap shit. Jā, man vajag bišķi sev dzirdēt. Es varētu paprāt vēl kaut kā bišķi sādīt. Tev tas ir viss, kas sarakstīts? Tas ir viss, jā, es varētu nespēju sarakstīt. Bišķi pa īsi ir... Variku nav, papīrs līp tā kā mušpapīrs un rīmes locās tā kā želantīns. Gluži kā rusis saku, bļetu ne gāze, vakara vadītāji šitos netāmēs. Vienkārši mums ir jābūt atvērtiem. Un man liekas, ka mēs baigi nekad uz tādiem kolabiem neuzprasimies, bet viņi atrod paši mūsu tipu. Bet ir arī prasīts, man liekas, kaut ko mēs tur prasījām. Jā. Īstenībā par kolabiem taču. Mums vajadzētu beidzot, mēs cik ilgi runājam ar Pekiju, ka vajadzētu uztaisīt kolabu. Pekiju varētu īzi. Mēs tagad esam jau ar tā kā, Rīgas galu ar Flabiju uztaisījuši kolabu, bet mēs cik ilgi jau runājam ar Pekiju, kas ir tepat vienkārši vietējais, tur 10 minūšu vienkārši attālumā. Reāli, jā, to man ir vajadzētu izdarīt, jo tas varētu būt tāds, nezinu, Liepājas kaut kāds reprezents type, nezinu, bija. Labi, man apnika tā runāt. Labi. Būs ok? Tā kā mušpapīrs un rīmes locās tā kā želantīns. Gluži kā rusis saku, bļetu ne gāze, vakara...